Domā, ka svētdienas vakarā būtu jāsēž mājās dīvānā pie televizora? Es domāju, ka daudz labāk ir ar visu dīvānu ņemt un doties izbaudīt Latvijas ceļus. Nu ko, sveiki, draugi! Šajā skaistajā svētdienas vakarā, kad ir veseli plus 14 grādi, Latvijas vasara tipiskā, es braucu ar kaut ko pavisam netipisku sev. Parasti es braucu ar endūriem kaut kur pa mežu vai tūkstnesi vai ar turistnieku pa Alpiem, bet tagad es esmu paņēmis pabraukāties mocīti, kas ir tāds pamatīgs, kārtīgs dīvāns. Es nekad iepriekš īstenībā ar šādu moci nebiju braucis. Tagad es braucu ar viņu otro dienu un man ir radies kaut kāds priekšstats par to, kā tad tas ir. Nu, motocikls ir diezgan interesants. Sāksim jau ar to, ka pats izmērs ir tāds grandios, salīdzinot ar mazajiem močiem un īpaši ar endūriem, tad šis ir tāds kārtīgs motocikls. Nu, un mūsdienās, kad daudzām mašīnām jau ir 1.4 motors vai 1 litra, un jau ir arī 0.9 litru motors. Šim motociklam ir 1.8 litru motors, un kā kārtīgam BMWim 6 cilindri. Bet šitas nav BMW, šitā ir Honda, un šī ir Honda Goldwing. Nu, ja tev tuvojās, teiksim, pensijas vecums, un tu gribi kaut kādus veikt ieguldījumus, tu vari nopirkt dzīvokli. Nu, teiksim, Rīgā, kādā guļam rajonā, ne jaunajā projektā. Vai arī tu var nopirkt, piemēram, Goldwingu, jo maksā viņi principā vienādi. Vienu lietu es vēl neesmu atradis. Es neesmu atradis, kā ieslēgt kondicionieri. Toties, kamēr es meklēju kondicionieri, es atradu, ka šitajā pusē ir trauķene, trauku mazgājumā mašīna. A otru pusē ir dvieļu žāvētājs, ja savaigās. Zināt, turismā brauc visādi var gadīties. Šis ir pirmais motocikls, ar kur es braucu, kuram ir airbags. Šim mocītim ir arī regulējams vējstikls, un viņš regulējās šādi te. Pilnīgi neatejot no kases. Ziniet, mūsdienās, ja tev ir mašīna ar krēslu apsildi priekšā, tas ir baigi forši, bet šis ir motocikls, kuram ir krēslu apsildi gan priekšā, gan aizmugurē. Nu, un, protams, arī apsildāmie rokturi. Pasažieris šeit pats var būt princese un regulēt savu apsildi neatkarīgi no tā, kurš sēž pie stūres. Iepriekš es teicu, ka manam mocim, Kawasaki Versusam, ir ērtākais pasažieru beņķis. Principā man jāņem sev vārdi atpakaļ, jo šeit es nevaru iedomāties, ka varētu būt vēl ērtāk, ja vienīgi kāds vēl masētu kājas. Šim mocim ir labākā taure no visiem motocikliem. Klausies! Un šis ir pirmais motocikls, ar kuru es braucu, kuram ir 8 pārnesumi, 7 uz priekšu un 1 atpakaļ. Un var braukt arī uz priekšu. Šis ir viens no retajiem močiem, ar kuru es braucu, kuram ir nevis sajūgs, bet viņam ir 2 sajūgi. Bet viņam nav sajūga roktura. Un nav arī ātruma pārslēga. Šis nav Hārlis. Un šis nav 1 cilindra KTMs, vai 2 cilindru, vai 3 cilindru Triumfs. Motors strādā tā, kad pieliekot pie viņa roku, kad motors darbojās, tu pat īsti nevari just to, ka viņš strādā. Viņš strādā super vienmērīgi, vispār 0 vibrācijas, nekādas. Nu, es esmu pabraucis kaut kādus pārsimtus kilometrus ar šo moci, un kādas ir manas sākotnējās atziņas. Nu, es varu pateikt, endūrs šitas nav, un mežā ar viņu noteikti nevajag braukt. Nu, var arī just, ka tas nav maziņš un viegls mocis. Bišķiņi ir, tie gabarīti, teiksim tā, jājūt. Vairāk jau īstenībā ir nevis tie gabarīti, bet tā masa.
pati vadāmība, kad tu sāc braukt, viņš īstenībā jau nevadās grūti, jo kā jau jebkurš mocis, principā viņu var vadīt ar 2 pirkstiem, ja tu zini, kā pareizi to darīt. Bet, tas nav, teiksim, sporta mocis, kurš ir tāds super maziņš, super veikals. Man ļoti patīk šī moča skaņa, lai arī viņam ir pilnīgi standarta izplūde. Ar viņu braucot ir tāda sajūta, ka tu esi kaut kādā hibrīdā, kas ir pa pusei tā kā, es teikšu tā, 1/3 no amerikāņu muskuļu mašīnas ar V8 motoru, nedaudz no kaut kāda milzīga amerikāņu dīzeļa fūre, un vēl nedaudz pielikts klāt prāmis. Tāda ir vidējā izmēra prāmja, kas transportē mašīnas pa ūdeni. Un tā skaņa ir tāda ļoti gruntīga un tāda kā slodzīta. Principā vēl pietrūks tikai, ka atmetot gāzi būtu tāds kā fūrei Amerikā. Man ļoti tiešām patīk skaņa. Varētu teikt, ka mocis nav baigā raķete. Lai arī viņam ir iespējams pārslēgt ātrumkārbas motora režīmus, ir Tourings, ir Reins, ir Eko un ir Sports. Nav baigā raķete, teiksim tā. Es esmu pieredzis pie tādiem bišķiņ jāstrākiem močiem, bet, apdzīt problēmas nav. Un šis, ir tas mocis, kur principā ir vienalga. Ir tur pasažieris aizmugurē, nav tur pasažieris, ir tev piekrāmētas pilnas kastes vai nav, to principā vispār nejūt. Nejūt arī, vai tev bāka ir pielieta, ka bāka ir īstenībā paliela kaut kādi 23 litri vai nav pielieta. Līdzīgi kā mašīnā, tu baigi nejūti to, vai tur ir vairāk kaut kāda krava vai smagums vai nē. Tu vienkārši ņem un brauc. Gaita ir diezgan līgana, un es teikšu tā, šis ir laikam pirmais motocikls, par kuru es varu pateikt, ka viņam super iederās tā automātiskā ātrumkārba divsijūga. Es vienmēr esmu bijis noliedzējis motocikliem un pretinieks tiem močiem, kuriem nav sajūgs, jo tas sajūgs tomēr nodrošina to vilkni un to kontroli, izsvarojumu un to tieši lēnām braucot, ka to var manevrēt. Ja? Bet šim mocim, principā, tā divsijūga kārba tieši iedegrās tas automāts, ka tu vienkārši ņem un kruīzē, un tev vispār nav ne par to jādomā, ne te jāspaida tas sajūgs. Šim mocim vienkārši tas nepiestāv. Līdzīgi kā nepiestāv, piemēram, kaut kādam 7. bembim manuālā ručka ātruma pārslēgs un sajūgs. Vienkārši tas neiederās tur. Tas der kaut kādam mazam veiklam, pirmās sērijas bembītim, tas atkal tieši der. Bet tādam lielam kuģim tas neder, jo moču mērķis ir kruīzēšana, nevis sportošana. Es vēl neesmu atradis to limitu, cik daudz ar viņu līkumā var sasvērties, jo es negribētu saskrāpēt cilindrus. Bet vispār viņš vadās diezgan labi, vajag tikai noticēt sev, un tad mocis izdarīs visu pārējo.